15. aprīlī rekonstruējamās un jaunbūvējamās Valmieras profesionālās vidusskolas būvlaukumā Valmierā Vadu ielā 3 norisinājās svinīga kapsulas ar vēstījumu nākamajām paudzēm iebūvēšana. Būvprojekta ģenerāla uzņēmējs ir kompānija Merks, kuras realizētie projekti ir redzami visā Latvijā. Objekti ir daudz, darbi nodrošināti visi patreiz. Šis ir viens no mūsu daudziem objektiem Valmierā. Lielākais nenoliedzami ir Liepājas koncerta zāle, kurā šobrīd mēs jau betonējam 2. un tūlīt sāksim 3. stāvu. Vēl mums ir ļoti liels projekts Mārupē, jauna iepakojuma rūpnīca. Tad ir, protams, dzīvojamās mājas, kuras pēc krīzes attīstītāji sāk būvēt no jauna. Mums ir vairākas mājas Jūrmalā, Rīgā. Un arī esam vinējuši vairākus objektus, kas saistībā ar profesionālas izglītības attīstības centriem. Tas ir konkrēti šis objekts Valmierā un tikko sākām objektu Rīgā. Labdien tiem, kas tur stāv vairāk aizmugurē, bet tā jau skolnieki vienmēr dara. Es domāju, ka jums to būvi pēc gada visvairāk gribētos. Es jūs pirmām kārtām, tāpat kā mūsu visus šeit riņķīs stāvošos, apsveicu ar šo ļoti nozīmīgo mirkli. Vienā izglītības vadītāja un politikas veidotāja sajietā vienreiz bija atbraucis Brazīlijas eksprezidents un jauniešus uzrunāja ar šādiem vārdiem. Neatkarīgi no tā, kādu akadēmisko izglītības ceļu jūs kādreiz izvēlēsieties, un iespējams, ka jūs to arī izdarīsiet, svarīgākais ir, ka jūs vispirms esat apguvuši arodu. Mums ir ļoti laba sadarbība ar skolas vadību, ar direktoru, un viņi ļoti nāk mums pretī un pēc iespējas atbrīvo gan esošās telpas, gan mēs esam vienojušies, kā tiks organizēts mācību process visu nākošo gadu saistībā konkrēti ar skolas ēkas rekonstrukciju, kad viņi principā atdod visu ēku pēc šī gada beigām pilnībā rekonstrukcijai. Pie šī objekta strādā Merks darbinieki, kas brauc uz šejieni no Rīgas. Es gribu pateikties viņu ģimenēm par sapratni, jo daļa cilvēku šeit nedēļu dzīvo uz vietas, bet tāda jau celtnieka ikdiena. Viņam jau jābūt tur, kur notiek būve. Būve mēs nevaram pie darba vietas pievest klāt. Šobrīd mēs esam sākuši atbilstoši grafikam, mazliet pat iet labāk nekā plānots. Un patreiz nekas neliecina, ka termiņiem varētu būt problēmas. Objekta nodošanas laiks ir nākamā gada vasara. Bet cik sarežģīti bija priekšdarbi strādājot pie šī projekta? Cik mēs esam strādājuši, mums ar Merksu tiešām ir laba sadarbība, un es domāju, ka viņi godam mums uzcels šo ēku. Bija jāsaskaņo ar visām asociācijām, ar darba devējiem, ar Valmieras domi, ar reģionu un tā tālāk. Un jāpierāda, ka šī ēka ir vajadzīga, ka šī skola ir vajadzīga, jo pārtikas ražošanas specialitātes pamatā Vidzemē vairāk nekur nesagatavo. Un tāpēc mēs arī guvām atbalstu un ieguvām šo naudiņu Eiropas struktūrālo fondu, vairāk kā 12 miljonus eiro šīs te jaunās būves celtniecībai. Projekta ietvaros ir plānots būtiski uzlabot izglītības programmu īstenošanai, nepieciešamo infrastruktūru un modernizēt mācību aprīkojumu, izbūvēt jaunu mācību korpusu ar modernām laboratorijām, mācību restorānu un dienesta viesnīcu, kā arī rekonstruēt esošās ēkas korpusu un dienesta viesnīcu. Ejam uz to kompetences centru nosaukumu. Šeit varēs atbraukt arī citu skolu audzēkņi, te varēs atnākt arī zemnieki, te varēs atnākt cilvēki, kuri ir bez darba, iegūt no jaunas specialitāti tieši šīs te pārtikas produktu pārstrādes jomā. Jaunums ir tekstīliju ražošana, kura skolā tiks pasniegta pēc duālā principa. Tālāk mums no jauna mēs sākām mācīt mehatroniku, kas ir ļoti, ļoti pieprasīta gan Valprokorb, gan Stikla šķiedrā, gan Valmieras pienā. Nākošais ir jauna specialitāte, ko mēs iesākām pagājušā gadā, loģistika, arī ļoti pieprasīta. Un visas šīs te jaunās izglītības programmas ir tiešām saskaņotas ar pilsētas domi, un pilsētas dome pat ir lūgusi ministrijai atļauju mums viņas atvērt. Un tāpēc mēs arī strādājam un ļoti priecājamies par to, ka beidzot uzņēmēji nāk uz skolu un prasa, ko viņiem vajag. Un kuri tad ir tie labākie sadarbības partneri? Ļoti es varu izcelt, ka mēs esam pirmrindnieki tieši šajā duālā izglītībā
Valmieras stikla šķiedru, Valmieras pienu, Valpro korpu. Ir labas sadarbības mums, bet vislielākā un vislabākā sadarbība ar Valmieras stikla šķiedru. Lielu ieguldījumu šī projekta attīstīšanā deva arī viss pedagoģiskais personāls. Skolotāji un pasniedzēji un darbinieki ieguldīja milzīgu darbu šajā projekta izstrādē, jo projektu izstrādāt it kā varētu padomāt, to izdara projektētāji, bet, lai nonāktu līdz projektētājiem, ir jābūt pašiem jau galvās projektiņš. Un to es gribu teikt visiem skolas darbiniekiem lielu paldies par paveikto darbu. Par Valmieru jāsaka spilgts piemērs tam, ka skolas vadība, sadarbība ar pašvaldību un valsti, izglītības zinātnes ministrijas personā, ir radījis to rezultātu, kādu mēs redzam šodien. Viens spilgts piemērs tam, ka ir būt vērts līderiem, ir Valmieras profesionāla tehniskās skolas dalība pilotprojektā duālā izglītība, kurā studentiem ir iespēja savu praksi veikt arī uzņēmumos. Un tas ir apliecinājums tam, ka, ja mēs vēlamies, mēs varam radīt savu kvalitāti šeit pat uz vietas, negaidot, ka kāds mums viņu atnesīs no ārpuses. 24. aprīlī Latvijas Republikas satiksmes ministrs Andrijs Matīs un valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi pārstāvji darba vizītē apmeklēja Jelgavu. Šīs vizītes laikā notika tikšanās ar Jelgavas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu, lai pārunātu pilsētai būtiskus satiksmes nozares jautājumus. Šī vizīte ir kā apliecinājums Jelgavas kā reģiona centra nozīmīgumam. Šogad lielākie darbi ir virzienā no Jelgavas uz Lietuvas robežu, kur tiks uzsākt darbi 2 posmos līdz pašai Lietuvas robežai. Vienā posmā jāstrādā uzņēmums Strabag, otrā posmā tūlītās noslēgsies iepirkuma procedūra un arī ceram, ka tuvākajā laikā uzsāks darbus. Un tad 2015. gada beigās jau visi ceļu lietotāji varēs braukt jau pa sakārtotu ceļu un komfortabli nokļūt līdz Lietuvai. Zemgales reģionā vēl, protams, no tādiem lielākiem darbiem jāmin arī Liepājas šoseja. Šobrīd norisinās iepirkuma procedūra un mēs arī šogad uzsāksim darbus uz Liepājas šosejas, kas ir no Apšupas krustojuma, jeb Tukuma ceļa. Tur ir dzelzceļa viadukts jāsatājas un arī posms tālāk, kas aiziet uz Annieku pusi. Tāpatās no reģionāliem ceļiem tiks sakārtot virkne objekti, kas ir būvēti iepriekšējos gados par Eiropas Savienības līdzekļiem, arī no Jelgavas uz Iecavu. Tāpatās tiks sakārtot ceļš no Tukuma uz Aucis un no Aucis līdz Lietuvas robežai. Vēl atsevišķi mazāk objektiņi, pieņemsim tilts Livbērzai pār Bērzes upi un citi virsmas apstrādes objektiņi. Viesošanās laikā tika apmeklēta arī valsts akciju sabiedrības Latvijas autoceļu uzturētājs Jelgavas bāze. Jelgava šodien arī Latvijas valsts ceļiem un satiksmes ministrijai stāstīja par visām satiksmes problēmām, kas ir Jelgavas pilsētā, kā pilsēta redz šo risinājumu. Pie reizes arī apskatījām tranzīta ielu, kas ir Lietuvas šoseja, kur Jelgavas pašvaldība ir vērsusies satiksmes ministrijā pēc atbalsta lūguma, lai palīdzētu sakārtot šo Lietuvas šosejas posmu. Ja viss ies tā kā plānos, tad arī šogad sakārtos attiecīgo pilsētas posmiņu līdz valsts ceļam, lai iedzīvotāji varētu braukt vienotā maršrutā pa kārtīgi sakārtotu ceļu. Jelgava ir pilsēta, kurā visvairāk ienāk reģionālie ceļi. Tas nozīmē, ka tā slodze uz pilsētu ir ļoti liela, un tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgs apvedceļš. Par to mēs šodien pārliecinājāmies, ka virziens, ko mēs esam iezīmējuši, ir pareizs un attīstāms. Eiropas Savienības līdzfinansējums nākotnē tiks piešķirts tieši tiem projektiem, kas domāti veiksmīgākai plūsmas organizēšanai uz apveceļiem, kā arī sabiedriskā transporta izmantošanai. Gandarījums ir tas, ka kopš iepriekšējās reizes, kad es šeit viesojos, ir uzsākta rekonstruēt šoseju, kas ved uz Šauļiem, Elejas šoseju. Tātad jau reāli darbi ir uzsākušies, un šogad tie darbi uzsāksies visā posmā, kas gan tiks pabeigti līdz nākamā gada vidum. Tāpat šogad tiks uzsākts gan peronu rekonstrukcija, gan arī šī transporta mēzgla rekonstrukcija, kas ir pie stacijas, kur būs gan autobusu pieturas, gan arī vilcienu pieturas, viss vienlaicīgi. Rekonstrukcijas darba gaitā tiks izbūvēts park and ride stāvlaukums 240 automašīnām un veikta teritorijas labiekārtošana 38,000 kvadrātmetru platībā. Projekta gaitā plānot arī pilsētas sabiedriskā transporta gala punkta izbūve. Izrunājām daudz citas nākotnes perspektīvas, kur mēs vēl redzam potenciālo sadarbību. Katrā ziņā Jelgava patīkam pārsteidz ar to, ka katru reizi daudz kas jauns ir izdarīts, pilsētas saimnieki ļoti rūpīgi pastrādājuši un ir vienmēr jaunas idejas,
ko vēl darīt tālāk. Šodien domē izrunājam daudzas lietas, piemēram, par šo pašu kravas terminālu, kravas iespējamo lidlauku attīstību ar garāko skrejceļu Baltijā. Tāpat mēs izrunājām par upes izmantošanu transporta jomā, teiksim, par upi transportēt graudus, kas arī droši vien ir perspektīvas projekts. Un daudzas citas tādas lietas, kas tiešām Jelgava nestāv uz vietas, un Jelgava visu laiku attīstās, un tiešām ar šādu te spēcīgu domas priekšsēdētāju un vadību patīkam strādāt, un tiešām pilsēta attīstās ļoti dinamiski. Jelgavā pirms kāda laika tika ieviesta Jelgavas pilsētas iedzīvotāju karte, kas sevi jau ir pierādījusi, un tas liek domāt, ka šāda sistēma varētu tikt ieviesta arī visā valstī. Es jau biju ar šo Jelgavas piemēru iepazinies jau iepriekš, šis piemērs ir labs. Personificēta elektroniskā uzskaita būtu jāievieš visā valstī, un tuvākā laikā tas arī tiks darīts. Šodienas iepriekšējo projektu tāda izvērtēšana dod skaidru apstiprinājumu tam, ka izvēlētie virzieni ir ļoti pareizi, un tas metodis, kā realizēt, arī ir ļoti pareizi. Sadarbība ir ļoti laba. Gadā izveidotais lauku atbalsta dienests ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas ir atbildīga par vienotu valsts un Eiropas Savienības atbalsta politikas īstenošanu Latvijā. Tas uzrauga normatīvo aktu ievērošanu lauksaimniecības jomā, kā arī pilda citas ar lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju saistītas funkcijas. Tāpat dienests nepārtraukti domā par to, kā ieekonomēt ārgo zemnieku laiku, un tādēļ pirms kāda laika tika izveidota elektroniskā pieteikšanās sistēma, kas krietni atvieglo zemnieku pieteikšanos uz platību maksājumiem. Eiropas Savienībā un Latvijā kā Eiropas Savienības dalība valstī ir pieejami platību maksājumi par apsaimniekoto lauksaimniecības zemi. Un tas ir pamatā. Tie, kas jau ir gadiem saimniekojuši un viņi katru gadu ir pieteikušies, viņiem, protams, viss ir skaidrs par šiem platību maksājumiem, bet tomēr mums katru gadu parādās arī jauni klienti, kuri piesakās pirmo reizi, jo viņi ir varbūt atguvuši kaut kādus vecvecāku īpašumus vai iegādājušies laukos īpašumus, un tad viņi reizēm nav informēti par to, ka apkoptu lauksaimniecības zemi var pieteikt uz platību maksājumiem. Galvenais priekšnosacījums, lai šādus maksājumus saņemt, ir tas, ka zemē ir jābūt labā lauksaimniecības vides stāvoklī. Un viņi ir katru gadu līdz 15. augustam jānopļauj. Ir atsevišķi izņēmumi, teiksim, bioloģiski vērtīgiem zālājiem un tam līdzīgi, bet tas ir pamats, lai saņemtu šos te maksājumus. Es gribētu arī mudināt lauksaimnieks izmantot iespēju pieteikties elektroniskajā pieteikšanās sistēmā. Tātad, lai kļūtu par elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientu, jums vispirms ir jāslēdz vienošanās ar lauka atbalsta dienestu, ka jūs būsiet šīs elektroniskās pieteikšanās sistēmas klients. Un tad ir tāda ērtība paredzēta šiem klientiem, ka viņi var iekopēt datus no iepriekšējā gada pieteikuma. Lauka atbalsta dienests tos jau būs sagatavojis. Un pat, ja jūs šogad būsiet tikai pirmo reizi šīs sistēmas klients, tad visi dati par iepriekšējā gadu jums jau būs priekšā, atliks viņus tikai pārkopēt un attiecīgi veikt korekcijas attiecībā uz 2014. gadu. Tāpatās es gribētu vērst uzmanību to, ka ir vēl viena priekšrocība, kas ir elektroniskās pieteikšanās sistēmas klientiem. Tas, ka ja viņi būs pieteikušies līdz 1. maijam elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, tad viņiem būs iespēja ātrāk saņemt avansa maksājumus par atdalītajiem platību maksājumiem. Tātad es gribētu uzsvērt par atdalītiem platību maksājumiem. Vienotais platību maksājums, mazāk labvēlīgi apvidi un citi maksājumi tiks ieskaitīti līdzīgi kā citus gadus. No 2014. gada platība maksājuma piešķiršanā ir jaunumi. No šī gada ir atcelts tā saucamais 2003. gada nosacījums, kurš paredzēja to, ka uz platību maksājumiem uz atbalstu varēja pieteikt tikai tādu zemi, kas 2003. gada 30. jūnijā bija labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Līdz ar to, diemžēl, iepriekšējos gadus, ja zemnieks bija no krūmiem attīrījis kādu platību, vai ir bijušas kādas citas izmaiņas, kur viņš ir ieguvis jaunas zemes, ko var apsaimniekot, tad tās līdz šim nevarēja pieteikt uz atbalstu, bet sākot no šī gada pilnīgi visu lauksaimniecību izmantojamu zemi, kas ir labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, var pieteikt uz atbalstu. Šogad arī paredzēts jauns atbalsts, kas ir paredzēts lielopgaļas audzētājiem, un tas ir paredzēts pār gan gaļas šķirnes lielopiem, kas ir audzēti saimniecībā, gan arī piena saimniecībās būlīšiem, kas ir audzēti gaļai.
Īpašo atbalstu var saņemt par bulli, vērsi un teli, kas atbalsta saņēmēju ganāmpulkā atradusies vismaz 6 mēnešus un 2014. gadā sasniedz 16 mēnešu vecumu. Līdz 1. maijam ir jāiesniedz bloku precizēšanas pieprasījumi, lai lauku blokos varētu iekļaut tās platības, kas līdz šim nav bijušas iekļautas. Tā paša 2003. gada nosacījuma dēļ. Un vēlreiz atgādinām par iespēju saņemt ātrāk avansa maksājumu par atdalītajiem platību maksājumiem. Saistībā ar nelabvēlīgajiem klimatiskiem apstākļiem šoziem, kad lielai daļai saimnieku ziemā izsala, tie saimnieki, kas būs pieteikušies elektroniskajā pieteikšanās sistēmā līdz 1. maijam, varēs ātrāk saņemt avansa maksājumus par atdalītajiem platību maksājumiem. Tātad nevis par visiem platību maksājumiem, vienoto platības maksājumu mazāk labvēlīgiem apvidiem un tā tālāk, bet tikai par 2 atdalītajiem platību maksājumiem. Pats platību maksājums kā tāds gala termiņš iesniegšanai ir 15. maijs, bet ar samazinājumu par katru nokavēto dienu pieteikumu var iesniegt arī līdz 9. jūnijam. Iesniegt vēl dažādas precizējumus drīkst līdz 15. jūnijam. Visi ir aicināti pasteikties, jo tiem, kuri dokumentus iesniegs līdz 9. jūnijam ieskaitot, tiks piemērots 1% atbalsta apjoma samazinājuma par katru nokavēto darba dienu pēc 15. maija. Jau vairākās vietās Latvijā sevi stabili un kvalitatīvi ir pieteicis Somijas rūpnīcas Avant ražotais mini-traktors, kurš, pateicoties veiksmīgajam somu konstruktoru tehniskajam risinājumam, kļūst aizvien populārāks un brīžiem arī neaizvietojamāks. Universālais mini-traktors Avant, ko Latvijas tirgū piedāvā IQ Eduards, ir aprīkojums ar lielu skaitu darba rīku gan no pašas kompānijas Avant, gan citām kompānijām. Brauciet ciemos, rakstiet, zvaniet, esam jūsu rīcībā.